Noguruma pārvaldīšana. Aiz pārslodzes šis ir trešais treniņa princips. Par cik pārslogojuši treniņi rada nogurumu, kas apgrūtina trenēšanās procesu un pasliktina tā rezultātus, tev ir jāiemācās to pārvaldīt. Pārvaldīt šajā gadījumā nozīmē divas lietas. Uzkrāt pēc iespējas mazāk nogurumu un samazināt to, ka tas ir pārlieku liels. Lai uzkrātu pēc iespējas mazāk nogurumu, tev ir jādara divas lietas. Pareizi jāatjaunojas un jātrenējas tikai tik smagi, cik ir nepieciešams. Pareizi atjaunošanās nozīmē pietiekams miegs, pietiekams ēdienu daudzums un zems ikdienas stresa līmenis. Ja tu gulēsi 5 stundas, ēdīsi tikai vienreiz dienā un visu dienu stresojas, tad tas tikai dabiski, ka tavs ķermenis nespēs atjaunoties starp treniņiem. Savukārt trenēšanās tik smagi, cik ir nepieciešams, nozīmē tieši to. Trenēšanos tik smagi, cik ir nepieciešams, lai stimulētu adaptācijas un nekripatiņu vairāk. Treniņa cikla sākumā tev ir jātrenējas ar salīdzinoši zemu piegājienu skaitu un salīdzinoši tālu no atteices, jo tavs ķermenis ir ļoti jūtīgs par treniņu stimulu. Ja tu trenēsies smagāk, tu vienkārši uzkrās lieku nogurumu, kas treniņa cikla sākumā noteikti nav vajadzīgs. Taču daļa pārslodzes principi taviem treniņiem ir jākļūst grūtākiem. Un kas nāk līdz grūtākiem treniņiem? Vairāk nogurumu. Kādu laiku tā nav problēma, bet pēc vairākām nedēļām tu būsi uzkrājis tik daudz nogurumu, ka tu vairs nespēsi produktīvi trenēties. Un ko nozīmē nespēt produktīvi trenēties? Tas nozīmē nespēt atkārtot savu iepriekšējā treniņa sniegumu 2 treniņus pēc kārtas. Viens slikts treniņš vēl neko nenozīmē, bet 2 slikti treniņi ir skaidra zīme, ka tavs uzkrātais nogurums ir pārāk liels. Ja 5. nedēļā tu varēji pievilkties 12 reizes, bet 6. nedēļā tikai 10, tas uzkrājas pārāk daudz nogurumu. Īsumā sakot, treniņa cikla laikā tu pakāpeniski uzkrās arvien vairāk un vairāk nogurumu, līdz sasniegt problemātisku līmeni, un tas tev būs jāsamazina. Un kā tu to vari izdarīt? Vienkārši beidz uzkrāt nogurumu, paņemot atpūtu no smagiem treniņiem. Šo tautā mēdz saukt par deload jeb izlādes nedēļu, kuras laikā tu samazini piegājienu skaitu un svaru vai atkārtojumu skaitu uz pusi. Ja pēdējā nedēļā tu darīji 12 piegājienus pa 12 atspiedieniem, tad izlādes nedēļā tu vari darīt 6 piegājienus pa 6 atspiedieniem. Es zinu, ļoti viegli, bet tur jau ir tas prikols. Trenēties smagāk, tu nesamazinās nogurumu. Ok, bet kāpēc nevar vienkārši netrenēties? Paņemot pilnīgi atpūtu no treniņiem, tu vari nedaudz ierūsēt, tāpēc kaut vai 2 viegli treniņi šīs nedēļas laikā ir ieteicami. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video uz sarunu par 4. treniņu principu - stimulu, atjaunošanos un adaptāciju. Čau!